nekrist panikā, būs viss labi. Citiem saņemties drosmi. Man ir ļoti daudz arī paziņas, kuri nevar to drosmi saņemties. Un mēs esam runājuši draugiem, ka tā kā nav gatavs. Sieviete ir, vīrietis nav. Bet pārējiem tēviem, ko jau var novēlēt tētis tēviem, būt kopā vairāk ar saviem mazajiem, lielajiem, vienalga kādā vecumā, un būt viņiem ne tikai tēvs, bet būt viņam ikvienam draugs. Un, manuprāt, ka tas tieši tas draugs ir tas svarīgākais, tas punkts, kad tas bērns var pie tevis atnākt un aprunāties kā ar draugu. Nevis kā brīžiem dažās sarunās kā ar vecāku, bet pajautāt tev kā drauga viedokli. Viņš, tev jābūt viņam kā draugam. Būt bērnu dzīvē, piedalīties, pašiem tēviem arī mācīties par sevi. Kas ir būt tēvam, kas ir tēvs, kāds tēvs es gribu būt saviem bērniem. Un to arī piedāvāt, to arī attīstīt. Mazāk domāt par naudu un mazāk domāt par finansiālo pusi, kā to bērnu nodrošinās, ka vajag tur dzīvokli, tur mašīnu vai māju vai vēl nezinu ko. Ja tu jūti, ka tas moments ir, ka tas otrs cilvēks ir, tad vienkārši ir jāiet uz aklo iekšā tajā lietā un miers. Būt brīviem no stereotipiem. No tiem stereotipiem, kurus mums, es teiktu, reklamē augām dienām. No sākuma karjera, sākuma izglītība, no sākuma viss, un tad tu vari domāt par bērniem. Tad tu būsi varbūt gatavs. Ir viens, bet tu nekad nebūsi gatavs. Tu nekad nebūsi pilnībā gatavs bērnam. Tu nekad nebūsi gatavs tam, kad kāds aiziet no tavas ģimenes tai saulē. Tu nekad nekam neesi gatavs. Un pasaulē notiek daudzas lietas, kurām tu nespēji izsekot līdzi, kuras notiek spontāni. Vienkārši dzīvo. Izkāpt ārā no tās kastes. Mēs domājam tā lineāri diezgan. Mums ir uzdevums aiz uzdevumu, bet tas, ko mēs vēlamies patiešām, par to mēs aizmirstam. Protams, pie tā ir jāstrādā, bet izkāpt no stereotipiem kastes un dzīvot tā, kā tu esi iecerējis. Uzburt bildi. Es esmu par to, lai abi vecāki iesaistās. Tēvi noteikti, tēvos ir spēks. Un tas ir arī pierādīts, ja tēvi vairāk iesaistās, bērni ir mierīgāki un sievas ir mierīgākas, mammas mierīgākas. Tā kā tas ir kopīgo interesēs. Plus arī katrs tomēr var ielikt to, ko daba ir devusi, to, ko daba ir paredzējusi. Ja tēvam ir tomēr, ja tēvs ir vairāk domā, kā pasargāt ģimeni, vienalga ekonomiski, fiziski, tas ir tēva tāds iekodēts, varbūt. Ja? Tad tas ir ļoti labi, ka bērni arī iemācās pasargāt savu ģimeni. Tas ir tādas pamatvērtības, pamatlomas, sauksim viņus tā, bet arī ļoti labi, ka ir sadalīts, iedomājies, ja izrādē visi spēlētu galveno lomu vai vienu lomu, būtu dīvaini izrāde. Izbaudīt visu procesu, arī tās sliktās dienas un labās dienas, jo tas kaut kādā dienā atnesīs noteikti gandarījumu. Tā kā vienkārši baudiet, esiet forši tēti.